Bet Hokeja līgas turnīra spēlē vienā no pēdējām, ja precīzāk priekšpēdējā mačā šajā kalendārajā gadā savā starpā sacentīsies Liepājas hokeja komanda un hokeja klubs Kijevs Capitals. Nevisai precīza nospēlē, paliek kriptu mainieku aizsardzības zonā. Šeit tiešām laikam šo mēs varētu nosaukt par līdz šim bīstamāko epizodi. Un tagad jau nākas veidot jaunu uzbrukumu. Šnepste ar pīvrojetīti uztais, Kozņicovs pagarina pie spēli. Tiens pāri vārtiem. Nu, atraktīvi, enerģiski. Jāsāk viesiem no savas aizvārtes. Ku neprecīzi! Gols! Nu, izbaudiet šo mirkli, es paklusēšu. Uzreiz 2-1 atbilde. Nu, negribētu teikt, ka kaut kur nav vārti arī šeit. Nu, par divām savstarpējiem dueļiem pateic, kas bija tādi noteļ līdzīgi un saistoši. Metiens sekos. Seko metiens, acit Voris vārtu priekšā. Mēģina atkārtoti, arī tas izdodas. Vēlreiz Voris iesaistās cīņā. Rauls Grīnbergs iespēl vārtu priekšā. Nu, tur Kārls Ozoliņš viltīgi. Ripais vārtiem. Daudz tuvāk portam, zilā līnijā. Tālu no vārtiem, plaši spēlē, skaisti! 1-1. Īsas kombinācijas, ļoti tāda, pēc mājas sadarbības izskatījās, ļoti eleganti izspēlēja šo sadarbību. Kijevs Capitals un, Sems Hu. No vārtu priekšas. Cicens satikās ar Krivonoškinu. Tāds bīstami. Krivonoškinam gan tajā epizodē bija spēka pārsvars. Un šeit strādnieks vārtu priekšā. Neliela asumiņa, protams, Voris fiksē ripu. Daudz kaut ko pat pazaudējis. Tagad ir tos savu redzes loka. Ozoliņš. Izdevās apvešanas manevrs, saņem atpakaļ piespēli. Ripais vārtiem. Un šeit pagaidām 1-1. Liepainieki vairākumā. Laba piespēle. Nu, tādi momenti ir, dāmas un kungi, jārealizē. Nu, pamaz metieni kīviešiem tagad vairākumā. Vai arī no tāds patālāks distants. Vismaz uz vienu izšķirošu raidījumu vēl var sagatavoties vairākumā. Cīņa vārtu priekšā. Tur kā tik burzma atkal izbakstīšanās. Atkal jau Kristers Butāns pie laukuma apmales. Dodas uz nomaiņu kopā ar kapteini Grīnbergu. Pieredzējušāko Liepājas spēlētāju. Un 2-1. 2-1 Kijevs Capitals panāk pirmo reizi vadību šīs dienas mačā. Otrās trešdaļas izskaņā. Vēl viens metiens šoreiz garām vārtiem. Pēdējā metiena autors Kārls Ozoliņš. 2-2! Kaut kur vēl viens. Viena rotaļlieta vēl izlec. Laukumā, bet tas vairs nav tik būtiski un svarīgi. Bīstami! Neprecīzi. Šeit tāda dāvana. Piespēle uz... Un Vārtsargs iesaistās cīņā, vairāk kritieni. Vēl viens metiens!
kādu notikumu pēc šādas neprecizitātes. Nav izdevies līdz galam tā kvalitatīvi nostāties. Ļoti aktīvi spēlē arī kievieši. Šeit bīstami. Vēl pēdējās sekundes. Nevarētu teikt, ka kaut ko būtu ļoti daudz mums izveidojuši Capitals, bet vēl laiks ir. Un vai tiešām grib izpildīt pēc spēles metienu sēriju? Tagad izrāvienā dodas Krūmiņš. Jāuzmet. Un gols! Un gols! Un gols! Trīs, 2. Un goli Iepainieki izcīna 2 punktus.